Labrīt un sveici jūs, pirmdien, es ceru, ka jums bija jauka nedēļas nogala. Mēs turpinām šodien ar 1. Timotejas vēstuli 1. nodaļu, šodien 16. pantu, bet es izlasīšu atkal 15. tikai, lai labāk plūst. Uzticam un pilnīgi atzīstam ir vārdi, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē glābt grēcinieks, no kuriem pirmais esmu es. Bet apžēlots es esmu tādēļ, lai manī pirmajā Kristus Jēzus parādītu pacietību par paraugu tiem, kas ticēs uz viņu, lai iegūtu mūžīgo dzīvību. Pāvils, kā mēs pārdomājam, sestdien teica, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē, lai glābtu grēcinieks, un ka viņš uzskatīja, ka viņš ir lielākais no tiem. Un tagad viņš saka, apžēlots es esmu tādēļ, lai manī pirmajā Kristus Jēzus parādītu pacietību par paraugu tiem, kas ticēs uz viņu, lai iegūtu mūžīgo dzīvību. Pāvils būtībā šeit saka, ka ja Kristus bija pacietīgs ar viņu un neiznīcināja viņu, kamēr viņš iznīcināja kristiešus, bet parādījās un viņu izglāba, tad cik daudz vairāk mēs varam cerēt. Pāvils saka, es esmu lielākais no grēciniekiem, un ja Kristus mani ir izglābis, tad par ko jūs esat uztraukušies? Ir cilvēki, kas domā, ka viņi ir kaut ko par daudz slikti izdarījuši un ka Dievs viņiem nepiedos. Pāvils mūs mierina un saka, ja viņš man piedeva, viņš piedos arī jums. Nav nekas, ko mēs varam darīt, lai mēs nedabūtu piedošanu, izņemot grēkot pret svēto garu, bet grēks pret svēto garu ir pavisam cits jautājums, un tas ir, ja tu reiz esi bijis ticīgs un tu pilnīgi noliedz Jēzu Kristu un to aiziet prom no viņu un absolūti nododies Sātanam, tad tu esi grēkojis pret svēto garu, bet tas neatiecas nevienu no jums vai uz mani. Tā kā katrā ziņā mēs zinām, ka ja Jēzus bija pacietīgs ar Pāvilu, viņš ir pacietīgs arī ar mums, un kā mēs pārdomājam sestdien, viņš piedod, ja mēs lūdzam Dievs, esi man grēciniekam, žēlīgs Dievs vienmēr ir, ja mēs atzīstamies savos grēkos, viņš ir uzticīgs un taisnīgs, ka viņš piedod mums grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Ja es izliekos priecīgs, tas ir, jo es esmu priecīgs. Es esmu priecīgs, kad es varu nest jums prieka vēsti, kad es varu jums pasludināt to patiesību, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē, lai glābtu grēcinieks, ka viņš ir pacietīgs ar mums, negribēdams, lai kāds pazust. Ja tu vēl nesi nožēlojis savus grēkus, tad lūdzu dari to šodien. Neatstāj uz rītdien, varbūt rītdien būs pa vēl, varbūt, ja es atgriezīsies, ja tu nomirs, mēs nezinām. Tā kā mums ir jābūt gataviem šodien. Bet tā labā vēsts ir, ka viņš mūs tik ļoti ir mīlējis un ka viņš mums piedod. Atcerieties, noziedznieki pie krusta, es bieži par viņu runāju, jo viņš ir tik labs piemērs. Viņš pagriezās Jēzu un teica, kungs, piemini mani, ka tu nonāksi savā valstībā, un Jēzus teica, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Mūsu Dievs ir bagāts žēlistībā un mīlestībā. Apžēlots es esmu tādēļ, lai mani pirmajā Kristus Jēzus parādītu pacietību un paraugu tiem, kas ticēs uz viņu, lai iegūtu mūžīgo dzīvību. Kad mēs ticam uz viņu, mums ir mūžīgā dzīvība. Dārgais un mīļais debes Tēvs, paldies par nedēļas nogali, kas tagad ir pagājis par jaunu dienu. Izlūdzamies Tavu svētību, mums šeit Austrālijā šī diena ir brīvdiena, jo ir karaļa dzimšanas diena atceri, un to ņemot vērā mēs arī aizlūdzam par mūsu karalu, mēs aizlūdzam par viņu veselību, mēs aizlūdzam, kungs, lai tu dod viņam gudrību. Mēs izlūdzamies, kungs, Tavu svētību arī pār visu mūsu valdību, pār visiem, kas ir atbildīgos amatos, lai viņi būtu patiesi un taisni, un meklēt, kungs, tautas labumu un ne tikai savu. Mīļais debes Tēvs, mēs arī aizlūdzam par tiem, kas atrodas zem režīmiem, kur ir ļaunums un kur ir ļauni nodomi. Mēs aizlūdzam par tiem, kas ir cietuši un cieši karā, lūdzam apžēlojies pār Ukrainu, apžēlojies pār Izraelu, apžēlojies pār Palestīnu. Mīļais debes Tēvs, apžēlojies pār pazudušām dvēselēm. Mēs lūdzam, kungs, lai cilvēki neiet bojā, pirms viņi nav nākuši ticībā pie Tevis. Dārgais un mīļais debes Tēvs, izlūdzamies Tavu žēlastību pār šo dienu, ņem mūs pie rokas, vadi, svētī, stiprini. Es ar mūsu mīļājiem tuvu un tālu. Paldies, ka Tu esi, bet, kungs, mēs aizlūdzam par viņiem un lūdzam, kungs, lai Tu pasārgi no ļauna. Mēs lūdzam, kungs, lai Tavu valstība īstenojās mūsu vidū un lai, kungs, mēs būtu gaisma, kas spīd tumšā pasaulē.
Mēs visu nododam Tev un mēs izlūdzamies Tavu žēlistību pār slimājiem, dziedini, stiprini, mierini un palīdz. Mēs izlūdzamies, Kungs, Tavu žēlistību pār baznīcu. Mēs lūdzam, lai Tu šķīstu un atjauno to, stiprinu, veido. Pasarg mūs no ļaunu mācītājiem, no viltus praviešiem, no vilkiem āvju drēbēs un dod mums patiesas ganus, kas nebaidās sludināt Tavu vārdu. Paldies par to privileģiju, ko Tu esi devis, Kungs, sludināt Tavu vārdu un būt gaismu šī tumšā pasaulē. Palīdzi mums vienmēr arī pareizi saprast Tavu vārdu. Kungs, lai mūsu dzīve, lai mūsu domas, mūsu sirds domas, mūsu mutes valoda būtu tīkama Tavā priekšā. Un viss tagad, ko mēs vēlamies izteikt lūkšanās, mēs apvienojam kopā lūgdami mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, Dieva palīga, es ceru, ka tas būs atkal rītdien.